Trauksme dabā. Vārpainā korinte nomāc vietējos. Vārpainā korinte ir kārtējais dārza bēglis. Ievests no Ziemeļamerikas kā dekoratīvs augļkoks, tas izlauzies un nodara postu Latvijas dabai. Noēno vietējos un maina augsnes sastāvu. Tā rezultātā slikti atjaunojas priedītes un izzūd aizsargājamas sugas, kas sastopamas vien barības vielām nabadzīgās augsnēs. Tā iedvež bailes mežā gājējos, jo blīvā apauguma dēļ mežmalas kļūst necaurējamas un neumulīgas. Diemžēl vārpaino korinti joprojām stāda ogu dēļ, bet tieši ar ogām mazie zīdītāji un putni izplata sēklas visā Latvijā. Pirms ķeries klāt, lai likvidētu, iepazīsti tuvāk. Vārpainā korinte ir līdz 8 metrus augsts, daudzgadīgs krūms, zied maijā baltiem ziediem. Sulīgas, zilganmelnas ogas īsos ķekaros ir jau vasaras otrā pusē. Vairojas gan ar sēklām, gan sakņu sistēmu un nav neiznīcināma. 5 labākie veidi, kā to izdarīt. Nozāģē. Nozāģē un likvidē celmus. Atkarībā no izmēra, izroc vai izfrezē. Izroc. Piemērota metode jauniem krūmiem, bet izlasi visas saknes, lai neataug. Izrauj. Protams, ja tev pieejams traktors. Nomāc. Nogriez augus, nosedz ar mulču un pārklāj ar melnu plēvi. Un visbeidzot, nogani. Kazām ļoti iet pie sirds vārpainā korinte. Atsaucies Trauksmei dabā un glāb dabu. Vairāk invazīvs.lv